Mums ir liels gods Latvijas Universitātē, ka šis pasākums pie mums notiek. Jo es domāju, ka tā ir daļa no mūsu misijas runāt par sabiedrībā nozīmīgām tēmām. Un šī, es domāju, ka pirmkārt ir ļoti nozīmīga, un otrkārt, es domāju, ka ļoti, ļoti sarežģīta tēma. Tādēļ man ir liels gods būt šeit jūsu priekšā, gan to, kas vēro mūsu interneta tiešraidē, gan šeit Latvijas Universitātes mazajā aulā. Tas, ko es varu piedāvāt jums un ar ko organizatori ir aicinājuši man dalīties, tā pavisam noteikti nebūs akadēmiska lekcija vai akadēmisks priekšlasījums, un pavisam noteikti tas nebūs arī tāds profesionālā pieredzē balstīts stāsts. Tā drīzāk būs personiskas pārdomas, kaut kādā ziņā personīgā pieredzē balstītas lietas un sajūtas. Un tas, kā es to šodien esmu nosaucis, tas varētu saukties kā rast mieru netaisnā vai netaisnīgā pasaulē. Man liekas, ka netaisnā skan latviski ļoti tā uzrunājoši. Un droši vien, ka daļēji tas ir jautājums gan par to, kā šī netaisnā pasaule, kā mēs viņu izjūtam attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši kaut kādā kritiskā dzīves momentā un situācijā. Un kaut kādā mērā es domāju, ka mēs to izjūtam arī attiecībā pret sevi. Jo, kā es sapratu no dažu kolēģu nelielām sarunām šeit starpbrīdī, ka šis jautājums kaut kādā ziņā jau šī diskusijā un šī konferencē ir pacēlies, ka šeit ir šīs divi aspekti. Arī tas, kā mēs, kuri varbūt šī brīdī esam tādā aprūpes pusē, kā mēs jūtamies. Un ka arī mums brīžiem ir sajūta, kāpēc pasaule šo te mums ir nodarījusi. Līdz ar to šie abi aspekti balansējās, un manas personīgās pārdomas. Šīs manas personīgās pārdomas varbūt tādas būs nedaudz, kā lai tu saka, no klasiskiem tekstiem. Un ar klasiskiem tekstiem es to paskaidrošu, ko es ar tiem domāju. Jo droši vien, ka par šiem jautājumiem, par kuriem mēs šodien runājam, var atrast ļoti daudz un dažādu tekstu, dažādas literatūras. Un brīžiem skatoties uz moderniem tekstiem, nevienam nenodarot pāri arī tiem, kam varbūt asociācijas būs tūlīt ar to, ko es saku. Man šķiet, ka šie teksti, kuri bieži vien mēs atrodam kā 12 patiesības, kā dzīvot labu dzīvi. Vai radikālākais, ko es redzēju šeit pat grāmatnīcā pavisam netālu, kā kļūt par Budu 7 dienās. Un es nepārspīlēju, šis ir grāmatas nosaukums, kur jūs grāmatnīcā variet nopirkt. Šie teksti man brīžiem liekas, ka viņi ir veidojušies tādā veidā, kad kāds ir izlasījis kādu patiešām nopietnu tekstu, viņu izkonspektējis, un tad par katru konspekta punktu tā kā nedaudz izvērst. Tā kā es domāju vairāk par, es teiktu, klasiskiem tekstiem, kurus tūlīt es parādīšu, kādas var lasīt gan kā droši vien reliģiskus tekstus, un šī var droši vien viena komponenta šīs dienas diskusijai, varbūt kā vēsturiskus, bet es piedāvāšu uz viņiem nedaudz paskatīties kā no cilvēciska aspekta, kurā mēs katrs varam jautāt, ko mēs no viņa varam smelties un kā mums par to domāt. Un, lai tas būtu konkrēti, es piedāvāšu vienu tekstu, kas izklausās pirmā brīdī ļoti reliģiski, Ījāba grāmata, bet es gribētu uz viņu skatīties kā 2500 gadus senu, tātad absolūti pārbaudītu dažādos veidos, semītu praviešu tekstu. Un, kā es teicu, viņu var atrast, protams, vecajā derībā, bet man patiesībā patīk viņus lasīt nedaudz tādā vairāk literārā tulkojumā. Šo es varu saukt par savu kolēģi, Roberts Alters, kolēģi tādā nozīmē, ka mēs esam vienā universitātē strādājuši, Kalifornijas Universitātē Berklijā, kuram ir viņa personīgais tulkojums, viņš ir semītu literatūras zinātājs, šo te tekstu tulkojums. Es pieņemu, ka Ījāba grāmatu praktiski visi zina, kas tas tāds ir, bet es atļaušos tomēr, lai mēs tā kā
absolūti būtu uz viena viļņa 3 vārdos izstāstīt galveno sižeta līniju. Nezinu, kā jums, man patiesībā no jaunības laikiem tas ir licies viens no mulsinošākiem vecās derības tekstiem. Un tūlīt jūs sapratīsiet, tie, kas varbūt momentā šo te neasociē iekš, kā ir šis te, kāpēc man viņš šķiet mulsinošs teksts. Un teksts sākās ar to, ka Ūca zemē bija kāds vīrs vārdā Ijābs. Šis vīrs bija krietns, taisns, bijās dieva un vairījās ļauna. Un tad bija ļoti pareizs, ļoti labi dzīvojošs cilvēks, kurš bija ļoti turīgs, nelasīšu vairs pa zilbēm. Tur ir uzskaitīts viss, kas viņam piederēja, viņam bija laba ģimene, viņam bija īpašumi, viņš bija ļoti taisni dzīvojošs, šis vīrs bija varenāks par visiem austrumos. Un tad pēkšņi mēs uzzinām, ko? Ka debesīs satiekās neviens cits kā Dievs un Sātans, un Sātans saka Dievam, ka Ijābs ir tik labs un ticīgs tikai tādēļ, ka viņam viss ir. Pamēģina viņam visu to atņemt, un viņš galīgi vairs nebūs ne ticīgs, ne Dieva paklausīgs un tā tālāk. Respektīvi, Sātans saka, ka ir viegli mīlēt pasauli tad, kad dzīvē tev viss ir labi. Tad tā kā nav nekādu problēmu. Un priekš manis mulsinošais, ka Dievs saka Sātanam, labi, pārbaudi to Ijābu. Un ko Sātans dara? Vispirms nogalina visu viņu lopus, ganāmpulkus, padara viņu tā kā turību viņam atņem. Ijābs joprojām tic Dievam. Tad Sātanam tiek dota atļauja nogalini visus bērnus, visus radus Ijābam. Tad paskatīsimies, kas ar viņu notiks. Ijābs joprojām turpina būt dievticīgs. Tad Dievs saka Sātanam, labi, uzsūt viņam jebkuras slimības, tikai nenogalini viņu. Un Ijābs ir vātīm pārklāts, cieš un joprojām paliek pie savas ticības. Mana pretruna, tad mēs zinām, ka Dievs ir visu taisnīgs un visu varens. Kā šādi drīkst būt? Ko šis varētu nozīmēt? Patiesībā, kā man šķiet, stāsts ir par to, ka Ijāba dzīve nav nekas īpašs. Droši vien, ka katrs mēs varam ļoti līdzīgas situācijas ieraudzīt savās dzīvēs, jeb sev tuvu cilvēku dzīvēs, ka patiesībā Ijāba grāmata ir par reālo pasauli. Tāda ir pasaule, ka pasaulē ne obligāti labie cilvēki uzvar, jeb taisnība uzvar. Ļoti bieži tie, kuri ir ļauni, netiek sodīti. Mums sajūt, ka agrāk vai vēlāk jau tas ļaunais cilvēks tiks sodīts par saviem sliktajiem darbiem. Kad mēs paskatāmies apkārt pasaulē, droši vien, ka nevienmēr tā ir noticis un nevienmēr tā notiek. Mums vienkārši ir jāpieņem, ka dzīve ir šāda, un kā šādā pasaulē atrast šā jēgu un sajēgu un teikt, kāpēc šī pasaule ir tāda, kurā es joprojām gribu dzīvot. Droši vien atbildes var būt dažādas, un es domāju, ka viņas lielā mērā saskaņojās ar to, kas ir šīs dienas sarunas tēma. Viens ļoti bieži, tā skaitā reliģisku tekstu pētnieki saka, tas ir vienkārši stāsts par to, ka cilvēkam var būt dziļa ticība. Un droši vien, ka arī tā uz šo stāstu var skatīties. Bet varbūt, ka uz viņu var skatīties arī citādi. Jautājums, vai mums ir vispār dots izprast šo pasauli? Vai mēs esam pietiekoši tā kā gudri, nevis pat individuāli gudri, bet cilvēce kā tāda, vai mūsu spēja uztvert, kā cilvēce spēja uztvert pasauli, ir tāda, ka mēs varam saprast racionāli visu, kas pasaulē notiek. Varbūt, ka pasaulē ir kaut kas tāds, kas vienkārši ir ārpus cilvēka uztveres spējām un ārpus tā, kā mēs skatāmies uz pasauli, un ir šī te, varbūt saucam to par Dieva gribu, ja mēs neesam. Un tad, kad es šeit pieminu Dievu, katram ir brīva izvēle. Reliģiskiem cilvēkiem uztvert to ļoti tieši Dievs kā radītājs un kā Dievs reliģiskā nozīmē. Tikpat labi mēs šo varam uztvert tie, kas varbūt mēs esam tālāk no ticības un baznīcas, uztvert šo kā pasaule
šādā nozīmē, tādā Spinozas uztverē, ka Spinozas dievs bija kārtība pasaulē. Šādā nozīmē, vai kārtība pasaulē, saucam to par providenci, vai šo plānu ir iespējams uztvert. Kā vēl par šo man šķiet var domāt? Stāsts par Ijābu ir 2500 gadu sens, un šo ir droši vien vērts turēt prātā. Varbūt, ka Ijāba upuris ir upuris tam, lai mēs šos 2500 gadu, mēs visi būtu par šo stāstu domājuši, lai mēs šo stāstu joprojām šodien uztvertu ļoti personīgi, un viņš kaut ko mums pasaka par pasauli, kurā mēs dzīvojam, un kā mums justies šajā pasaulē, kā mums samierināties ar šo pasauli. Un iespējams, ka šādā nozīmē mums vairs neliekās, ka Ijāba upuris bija vienkārši viena cilvēka mocīšana. Varbūt tas ir stāsts, ka šis viens cilvēks ir bijis par iemeslu, lai mēs šos 2500 gadu par šīm tēmām runātu. Un varbūt, ka tas stāsts sāk izklausīties nedaudz citādāk, un varbūt, ka tad viņam ir ļoti liela jēga bijusi, un varbūt, ka tad viņš ir pilnīgi attaisnojams šādā nozīmē. Tad, kad es saku, ka mēs par to esam runājuši šos daudzos gadsimtus, šeit ir jau ilgi pēc Ijāba grāmatas, bet joprojām flāmu nezinām autora darbs, kuru man vienkārši likās, ka nav slikti viņu šeit ielikt, kurā viss tas ir jau tādā viduslaiku kontekstā parādīts. Ijābs, kuram viss tur ir labi, pēc tam Sātans sāk Ijābu pārbaudīt, mocīt. Starp citu, tur ir vēl viena sižeta līnija, kuras, starp citu, ir ļoti nozīmīga šī kontekstā, ko mēs domājam. Ijābam ir 3 draugi, kuriem viņš sūdz savas nelaimes un cer, ka draugi viņu sapratīs, un draugi viņu pamet. Draugi viņu nesaprot, jo draugi saka, Ijāb, meklē savā vēsturē, ko tu esi izdarījis, savā biogrāfijā, ko tu esi izdarījis nepareizi. Nevar būt, ka viss šīs tev ciešanas ir tad, kad tu visu esi pareizi darījis. Noteikti tu esi pie kaut kā vainīgs. Un Ijābs nevar atrast šo savu vainu visā šī notikumā. Tā kā vienkārši tāds ir viņa liktenis. Tas nozīmē, ka arī viņa draugi viņu kādā brīdī pamet un nav gatavi pieņemt, ka vienkārši tā ir notikusi viņa dzīve. Tad, kā es teicu, varbūt, ka šis ir kaut kas ļauj arī tad, kad mūs piemeklē ligzdas un nelaimes mūsu dzīvē, un mums ir pārliecība, ka mēs taču esam bijuši labi cilvēki. Mēs esam visu pareizi darījuši un nekādus nekam neesam ne juridiski, ne morāli, ne cilvēciski neesam nekam noziegušies. Un pēkšņi mums notiek kaut kādas trakas lietas, ar mūsu tuviniekiem notiek trakas lietas un tā tālāk. Iespējams, ka šeit ir tā atslēga. Un mēs zinām, ka vecās derības tulkojumi ir ļoti dažādi. Šis ir viens, kas neatbilst mūsdienu Bībeles biedrības apstiprinātajam tekstam, bet man liekas, ka viņš ir viena frāze, man likās, kāpēc es tieši šo tulkojumu gribu ielikt, ka Ijābs saka, ka viņš nenoliek savu godaprātu. Man liekas, latviešu valodā ir viens fantastiski labs vārds – dzīvot pēc godaprāta. Dzīvot kā goda vīram, vai lai būtu korekti kā goda sievai. Kas patiesībā saka, ka iespējams, ka tanī brīdī, kad tā stunda pienāks mūsu tuviniekiem vai stunda pienāks katram no mums un viņa pienāks, ja tanī brīdī es varēšu teikt, ka es esmu dzīvojis pēc goda prāta, es esmu darījis tā, kā es uzskatīju pareizi, ka iespējams nebija vieglākais ceļš, nebija vieglākā lieta, ko darīt, bet es darīju tā, kā sirdsapziņa man lika darīt, tanī brīdī iespējams, ka manā tā sajūta par dzīvi būs tāda, ka es esmu gatavs samierināties ar to, kas notiek. Kā beidzās Ijāba grāmata? Mēs atceramies, ka Ijāba grāmata beidzās tā, ka tas kungs atjaunoja Ijābam visu, kas viņam bija, atdeva viņam mantu, viņam radās jauni pēcnācēji un tā tālāk. Tāds happy end. Ko mēs par šo domājam un kā mēs par šo attiecamies?
Tad mans kolēģis Alters saka, ka šis patiesībā ir vēlāko laiku iestarpinājums, ka semītu teksts nebeidzās uz pozitīvas nots, ka semītu teksts beidzās traģiski tā, kā viņš beidzās, ka Ijābs turpināja ciest un nekas viņam atpakaļ netika atdots. Varbūt šis ļauj man, noslēdzot manu stāstu, nedaudz atgriezties pēc tādas riņķa kompozīcijas. Un tas, ko es atļaušos ielikt jau no citas stāsta, Leonardu Koenu. Iespējams, ka jūs ziniet šo mūziķi un autoru. Arī citāts nav 100% precīzs, bet Koens ir teicis, ka iespējams, ka autora uzdevums ir radīt stāstu ar laimīgām beigām. Pasaulē jau tāpat ir daudz ciešanu. Iespējams, ka šī semītu vecās derības teksts ir labi, ka viņam ir ieliktas laimīgas beigas, jo pasaulē jau tāpat ir daudz ciešanu. Atgriežoties varbūt pie šīs dienas konferences tēmas, tad teikt vai neteikt, priekš manis droši vien atbilde būtu tāda, ja ceļš ir tāds, kurš šim cilvēkam un apkārtējiem cilvēkiem radītu pēc iespējas mazāk ciešanu. Un katrā konkrētā gadījumā tas droši vien nav atbildāms, tad obligāti teikt vai obligāti neteikt. Cilvēki ir dažādi, ir stiprāki cilvēki, ir mazāk stipri cilvēki. Ir cilvēki, kas grib zināt, kas ar viņiem notiks tuvākā laikā. Ir cilvēki, kas negrib zināt. Un šeit doktori droši vien daudz labāk par šo var izstāstīt un zināt. To priekš manis atbildes būtu droši vien meklēt to ceļu, lai kas neviens no tiem stāstiem, kas ir saistīts ar šīs dienas konferences, nebūs ar laimīgām beigām vārda tādā pilnīgākajā nozīmē, bet radīt tā stāsta nobeigumu pēc iespējas mazāk sāpīgu, pēc iespējas tuvāku sajūtai, ka ir tāda samierināšanās. Un samierināšanās patiesībā ir laimes sajūta, ka es esmu samierinājies ar to, kas notiek, un pieņemu, ka tā kā notiek, tad tā acīm redzot ir labi, ka tā notiek. Tad mūsu uzdevums droši vien ir maksimāli mēģināt radīt šo stāstu ar laimīgām beigām. Parasti visu prezentāciju pēdējais slaids ir paldies par uzmanību. Mans pēdējais slaids vienmēr ir ar manu e-pasta adresi. Es saprotu, ka mums nebūs laika diskusijai, un šis neparedz lielu diskusiju, bet kādreiz pēc dažādiem maniem kaut kādiem stāstiem, ja cilvēkiem ir vēlēšanās turpināt diskusiju, tad šeit ir mana e-pasta adrese. Paldies! Profesor kungs, bet es jūs negribētu vēl uzreiz laist projām. Paldies par aplausiem, jo tur uz tā pulksteņa jūs viņu neredzat, es viņu redzu pusotru minūti vēl. Līdz ar to es esmu gatavs laust pats savus noteikumus un uzdot tomēr papildu jautājumu, izmantot ļaunprātīgi savas moderātoru tiesības. Jūs savā uzrunā, varbūt es nedaudz te akadēmiski piesienos, bet jūs abējādi izmantojat vārdus kā atrast jēgu un kā atrast mieru netaisnā pasaulē. Un tas man radīja jautājumu, jo vārdu jēga mēs tā kā asociējam parasti ar kaut ko, kas notiks nākotnē. Kāda ir jēga maksāt nodokļus, tāpēc, ka man būs pensija, kāpēc man ir jēga audzināt bērnus, jo kaut kā man parūpēsies nākamās paudzes par mani un tā tālāk. Un ļoti daudzos aspektos vārds jēga asociējas ar to, kas man par to būs vēlāk. Mūsu tas sanāksmes temats ir tāds, ka mēs meklējam jēgu situācijās, kad tālāk varbūt ka nebūs nekas. Vai šis kaut kā maina to jūsu perspektīvu? Man ļoti patīk arī tā izskaņa par to, ka vai bija jēga tam, ko Ijabs darīja, ja tur nav happy end? Es domāju, ka tas nemaina manā sapratnē perspektīvu. Un šeit es riskēju varbūt aizskart kāda reliģiskās jūtas, bet tomēr es teikšu, man liekas, ka ja mēs jēgu tanī, ko mēs saprotam, asociējam ar to, ka man par to kaut kas būs, ieskaitot nonākšana paradīzē, piemēram. Es tā ļoti vienkāršoju. Tad tā ir viena situācija. Ja es to daru nevis tāpēc, lai es par to kaut ko iegūtu, bet daru tāpēc, lai būtu šī sajūta, ka es dzīvoju pēc goda prāta, un tai skaitā ļoti prozaiski. Es maksāju nodokļus, tāpēc, ka ir pareizi maksāt nodokļus, nevis tikai tāpēc, lai tur man par to kaut kas būtu. Tad man liekas, ka
Priekš manis tā ir pareizā sajūta. Un tā ir sajūta, kas man ļauj dzīvot tādā, kā lai to saka, tā ar sajūtu, ka pēc goda prāta. Šādi vajag dzīvot. Un tas attiecās gan uz ļoti pragmātiskām lietām, jūsu pieminētiem nodokļiem, bet tas attiecās arī uz visām lielām lietām, ko es dzīvē daru. Nevis tāpēc, lai man pēc tam citā saulē par to būtu atmaksa, bet tādēļ, ka šī saulē šādi dzīvot ir pareizi.